tuvojas kārtējās Eiroparlamenta vēlēšanas. Tās notiks šogad 24. maijā. Par to, cik tās mums nozīmīgas, kāds ceļš un iespējas mums pavērs finanšu jomā, izmantojot Eiropas Savienības piedāvātos projektus, par to un vēl daudz ko citu tika runāts tikko aizvadītajās Aizkraukles pārnovada uzņēmēju dienās. 500 miljards cilvēku piedalīsies vēlēšanās. 24. maijā tās notiks Latvijā, Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un šogad devīze ir nāc, runā, panāc. Tas ir tieši tas, kas šodien ir noticis. Nāc, runā, panāc. Tika organizētas darba grupas un notika izglītojoši semināri par Eiropas aktualitātēm, klātesošiem uzņēmējiem un interesantiem. Viena no tēmām – uzņēmēju darbības attīstības iespējas Latvijā. Latvijai tirdzniecība ar Eiropas Savienību ir 67%, vairāk kā 2/3. Tātad tas ir tas tirgus, uz ko mums jāorientējas arī nākotnē, jāmeklē jauni tirgi. Eiropas Savienības programmas, piemēram, Erasmus jauniem uzņēmumiem, dažādas mikrokreditēšanas programmas, ir domātas tam, lai cilvēki uzsāktu uzņēmēju darbību, lai viņi varētu sekmīgi to veikt, arī jaunas tirgus apgūt, arī izglītoties. Un šeit šī ir tāda brīnišķīga vieta, kur par to ļoti kompakti var uzzināt gan informāciju nepieciešamo, tātad, ko Eiropas Savienība piedāvā, gan arī konkrēti redzēt, ko tad mēs varam piedāvāt Eiropas Savienībai. Un es teikšu, ja es jau nogaršoju sierus, es nogaršoju maizīti, es apskatījos dažādus veselīgus produktus. Mums ir brīnišķīgas lietas, ko piedāvāt, jo tās ir dabiskas lietas, tās ir dabiski produkti, un tie Eiropas Savienībā visā kopumā tiek pašlaik ļoti, ļoti augsti vērtēti, un mums šeit ir nākotne šajā sakarībā. Uzņēmēju interesi par iespējām izmantot Eiropas Savienības atbalstu vērojam nevien šajā reizē, bet arī ikdienā, teica Matīs Krēsliņš. Europe Direct informācijas centru tiešais ikdienas darbs ir saistīts ar Eiropas pilsoņu informēšanu par dažādām Eiropas pilsoņu tiesībām un iespējām, ko piedāvā mūsu kā dalību valsts esamība Eiropas Savienībā. Tāpēc man liels prieks, ka visi šie uzņēmumi aktīvi darbojās. Ikdienā saņem daudz jautājumus par to, kā Eiropas Savienība var palīdzēt dažādās situācijās. Tā kā šīs iespējas noteikti uzņēmēji izmanto un arī dažādu citu grupu pārstāvi. Tā kā tas ir mūsu ikdienas darbs, pie kā mēs ikdienā strādājam. Inese Vaidere savukārt akcentē, 80% visas likumdošanas, kur tiek pieņemta Latvijā, tiek sagatavota Eiropā. Tāpēc ikvienam jāsaprot, cik svarīgs ir mums visiem Eiropas parlaments un gaidāmās vēlēšanas, un tie cilvēki, kuri pārstāv Latviju Eiropā.